dāmas un kungi, jaunā ceļojuma epizodē, kuru sākam ar to, ka atkal esam miglā un mākoņos un govs staigā pa ceļu. Un nē, tā nav Indija, par kuru savukārt arī ir kino mūsu kanālā. Un šī nav epizode, kurā dodamies uz maģiski spocīgo laurkoku meža Funnel, to mēs jau izdarījām mūsu iepriekšējā video, bet šoreiz mēs dodamies īstā kalnu pārgājienā. Bet jā, pa ceļam sanāk vēlreiz nobraukt garām Funnel, un šeit, kā redzat, nekas nav mainījies. Tikai mākoņi ir vēl blīvāk nekā vakar, bet fantastiska vieta, uz kur noteikti aizbrauciet. Nu ko, dāmas un kungi, jūsu iemīļotie ceļotāji ir atpakaļ kadrā. Iespējams, ka jaunā epizodē, laikam tā arī ir. Mēs esam joprojām Madeirā. Madeiras centrā, praktiski pa vidu, mākoņos, kalnos. Esam atbraukuši uz vietu, vienu no pastaigu takām, tādu vienu nopietna izmēra hiking taku. Vairāk ūdenskritumi šeit ir 25 ūdenskritumi, tā ir viena konkrēta vieta, kur ūdenskritums, kas ir 25 daļās, tā kā, vai kurš tur spēj vispār izskaitīt, cik tur tās strūklas iet lejā. Tā kā te gluži 25 viņi nav, bet te ir vairāk nekā viens. Un te ir diezgan daudz, ko iet, un ja tu ej, labi ātri, tad kā visu var izdarīt 2-3 stundās, bet ja tu vai lēni ej, vai tu esi liels fotogrāfs un blogers, tā kā mēs, tad iespējams, ka varbūt aizņems vairāk. Tāds te labrīts mums visiem. Un ceļojuma sākumā izskatās, ka mums būs diezgan vieglāk iet. Atpakaļ mums būs jākāp vairāk tā augšā. Mēs esam pašlaik gan izvēj 1300 metru augstumā, tā ka 4,3 km garumā noiet lejā līdz zem kilometra augstumu. Bet atpakaļ jāiet ir tā kā uz augšu visu laiku. Mums ir sākam mēs šeit, un tad lūk šitien te. Tā doma iziet šito te visu. Nu, paskatīsimies, kā mums veiksies. Tur ir tā lieta. Es zinu, ka mēs esam lieli staiguļi, tā kā būs forši un, jā, tieši tā, būs forši un interesanti. Sākums šai trasītē ir ļoti, ļoti foršs un viegls. Visu laiku ej tā kā uz leju un pa asfaltu vispār. Viegluma pakāpe vienkārši nulle, tu vairāk gribās pat skriet lejā nekā iet. Un zinu, kā ir, šeit jau skati ir vienkārši fantastisks. Nezinu, kas tur mums gaida priekšā. Mūsu mašīna, kur tur augšā stāv kalnā, mēs tagad apējam tā kā aiz apkārt. Kur tur augšā, varbūt nevar redzēt, bet tur, kur tie stabi, mēs apgājām šādā aiz apkārt un dodamies iekšā, lai gan mākoņos, bet cerams, ka netik lielos un slapjos kā vakardienas epizodē. Mēs esam nokļuvuši vietā tagad, kur šis maršruts, nevar jau teikt par trasi, slepošanas trasi arī, ne? Šis maršruts, krustojas sacīt vienu maršrutu, kur ir šāda zīme, 6,3, pēra 6,3, un viens nezināmais pēra, kuram nav nemaz vispār nekāda cipara. Pagaidām mūsu ceļš ir ļoti viegls, jo skatos, te ir jau sarežģīts trepas ļoti stāvs, un tur lejā jākāp pa stāvumiem ir. Iespējams, ka arī mums tas gaita priekšā tikai. Krāns. Te kāds palicis pa nakti. Ļoti daudz ķēras, neskapēc. Kāds darbības notiek. Esam praktiski nogājuši 2 kilometrus. Tikai. Tātad šī vieta saucās iespējams Rabakal, uz kurieni no augšas var atbraukt ar busiņu arī, laikam par atsevišķu samaksu, laikam bija 6 vai 8 eiro. Respektīvi tas ceļš, pa kurien mēs atnācām, te var arī tā kā piebraukt par maksu. No šejienes tikai sāksies oficiāli īstās takas. Es jau sapriecāju, es domāju, ka šitas ir viegli, bet te pašā laikā es arī gribēju tāds īstas takas vairāk, nevis visu laiku iet pa asfaltu. Šeit stāv cilvēks, kurš iekasē naudiņu, lai tiktu tālāk uz tiem ūdenskritumiem. Internetā it kā bija rakstīts, bet mēs īsti nevarējām saprast, kur ir jāmaksā, jo nekur īsti norādes nebija.
Bet jā, šeit nonāc lejā, un cilvēks te stāv. Un, jā, nemaldos, 2 eiro. Mēs esam iegājuši dabas parkā, par kuru jāmaksā, tātad ieeja bija 3 eiro no cilvēka. Tu samaksā šajā vietā. Tāpēc es domāju augšā stāvvietā, kad mēs sākām iet. Es dzirdēju, ka kaut kur jāmaksā un kaut ko neredzēju, kur to var izdarīt. Tā kā īstenībā sākums tikai šeit, un no šīs vietas ir 4,3 km līdz tam tālākajam ūdenskritumam. Un jā, viena maza nianse, ka īstenībā te piemēram viņiem ir tolets, ne? Bet viņas par atsevišķu samaks, un tev vajag 50 centu monētas, piemēram, ja to nav kapeiciņas nekādas. Tur daudz cilvēku. Jā. Jo karti tu nevar, tur jāiemet tā 50 kapeiciņu ir iekšā. Un jā, un līdz ar to, īsti, tad jāiet kaut kur gravā. Tur tā lieta, par ko es domāju, zin kā, ja tu samaksā tomēr 3 eiro, tā kā par ieeju, daudz cilvēku iet un maksā, vis kā tā tolets varētu būt pavelti. Tāpēc, kā cenā iekšā, tāpēc, kā visur mēs redzam, visur papīrīši, cilvēki visur pa krūmiem, kur tik ir, visur papīri, visur slaucīti dibeni ir, un es domāju, dēļ tā fakta vien, ka nevar aiziet mēs uz toleti, jo šeit daudzi gribētāji un daudzi aplaužās, viņiem pat nav kapeiks kabatā. Vīriešiem ir ļoti vienkārši tas. Jā, un tur aiz tās toleti, tur patās uzreiz sāvai kungi, un darījās uzreiz. Vīriešiem ir ļoti vienkārši. Un tas tā, zikā, tas tāda īstenībā nianse, man liekas, ja tādu dabas parku es veidot un gribētu maksu iekasēt par dabas parka uzlabošanai, es domāju, tas nav labs veids, kā to darīt. Tālūk, bet nav tā, ka mums vajadzēja uz toletes, vienkārši gribētu to pastāstīt. Tagad uzreiz pavisam cita lieta. Kāpiens, riktīgi stāvs, trepes, slidens, ļoti. Obligāti paņemiet labus apausus šeit. Skatos, citi nāk ar jēzenēm. Good luck. Visu tā lēnām virzamies uz leju. Un pēc tam virzīsimies uz augšu. Un reku mēs sākām iet gar to pašu levādu. Ko es īstenībā tikko gribēju vēl teikt un nepieminēju, tas, ka nebija pārliecināts, ka man likās, ka kaut kur es biju redzējis, ka šajā mazajā kanāliņā Seklajā ir arī zivis kaut kur, un tikko tieši pretī aiznesās riktīgi pa zigzagiem viena forela, laikam, vai kaut kas līdzīgs. Tāda paliela diezgan. Arī, kur tur aizpildēt. Varbūt parādīšu vienā brīdī. Liela forela. Drikt vai kociņ, kamera ieslēdz kameru. Vai te kamerā es skatos, te baigais atspūks, nevar redzēt nevis. Tas ir vienkārši vajagprās. Kā var? Jā, tu redzēji, jā? Es redzēju, es kāpēc es jūs nopačēt. Itīgi. Un šeit tā šaurā vieta, kas sākās, par ko es teicu. Un interesanti, ka šeit tieši tagad ir pēkšņi tik daudz cilvēku uzreiz. Uz abām pusēm galvenā. Jā, tur tā lieta, abos virzienos iet, un tāpēc te būs šauri, un tā kā jālaiž. Laikam iespējams te vienā brīdī sagāja vairākas takas kopā. Tā varētu būt, jo no kurienes pēkšņi uzrādās tik daudz cilvēku. Kur mēs sākām iet, tur mēs varējām apstāties uz gandrīz 10 minūtēm, un neviens to negāja ne garām, ne pretī. Jā. Un tagad redz visi šeit. Vai nu? Tagad pienāc tas laiks, kad visi ir sabraukuši un visi tagad iet, vai ne? Varbūt bišķiņ agrāk, ja mēs būtu šeit, tad būtu vieglāk tā kā iziet cauri, bet turisti, gitaristi. Parādi, par kādu mums jāiet. Jā, Ka te viens solis un tur ir tā lieta, tur lejā ir grava, un šeit arī uzreiz ir tā grava, tā upīte. Un vēl taisnā taka horizontālā beigusies, tagad atkal ir trepīts uz leju. Bet tāda sajūta, ka mēs vairs neesam tālu, tāpēc, ka te patās jau priekšā ir lieli ūdenskritumi un praktiski šī kanjona, varbūt tas ir kanjons, ja viņi tā var nosaukt, pats gals, jo tālāk ir viss, mēs atduramies pret kalniem.
Un tagad rekrutē ir pavisam dikti šaura vieta. Kad cilvēki nāk pretī, tad tiešām izmainīties ļoti grūti ir un sarežģīti. Oh no! Kas par mežu? Kūkaņi mežs, visi tie koki šitā savijušies. Dūms riktīgi palika šeit. Man vienkārši melns gar acīm no tās kāpšanas. Te sākās lielie brīnumi. Te ir tik stāvs, un šitas ir kāpiens. Es uz leju eju, es svīstu. Kas būs, kad uz augšu iešu? Tas vienkārši čau. Rādīt 300 metri. 300 metri laikam vertikāli uz leju. Un tāds sajūta, ka mēs esam nonākuši galamērķī. Gājiens ir vainagojies panākumiem. Esam nokļuvuši pie 25 ūdenskritumiem, kas tiešām ir visi vienā vietā. Tur īstenībā tas, kur var saskaitīt, varbūt tur ir vairāk, varbūt tur ir mazāk. Viens liels ūdenskritums, pilnīgi tā kā no debesīm nāk lejā un maziņa apkārt ļoti forša vieta. Daudz cilvēku, protams, sanākuši, bet šis ir tas punkts, uz kurien visi dodās. No visas tās mazās taciņas, lielākā daļa no viņam sēž kopā šeit un visi nonāk šajā vietā. Un mēs to izdarījām. Un īstenībā tagad vairāk un vairāk cilvēki nāk. Tiešām varētu teikt, ka cilvēki jūra. Un trakākais, ka tev ir reāli strupceļš, un tad tur vairāk nav vietas, kur apgriezties nevienam. Tā viņš ir. Un tā viņš te ir laikam katru dienu. Un es nevienu nenosodu, kad cilvēki nāk uz šādām skaistām vietām. Tā kā ir superīgi, riktīgi labi. Mēs dodamies atpakaļ. Viss garais ceļš tagad atpakaļ. Nezinu, viņš būs grūtāks vai vieglāks, jo iespējams, ka nāks pretī vairāk cilvēku tagad. Bet varbūt tik daudz nefilmēsim, tāpēc, ka, ja godīgi, man GoPro baterija vienīgā ir jau nosēdusies. Paņēmām nelielu līkumiņu un nevienu gramu nenožēloju. Tāpēc, ka šīs ūdenskritums tur vienā vietā vajadzēja tā kā izdomāt, vai tu gribi 1 kilometru paiet pa vienu taciņu, kur mēs nezinājām, varbūt ies augšā vai lejā. Taciņa taisna,
easy, skaisti, un tu nonāc šitādā tajā vietā. Šitāks mums ir 26. ūdenskritums iespējams, bet bez šā ūdenskrituma, vai arī, ja es būtu atnācis mājās un paskatījies, tur blakus bija šitāds te, es nebūtu pārāk laimīgs. Tā kā mēs esam tik priecīgi, ka esam atnākuši uz Risko. Šeit var aiziet pie paša ūdenskrituma, tā kā tu nevar īsti pienākt, bet tur aizmugurē varēja kādreiz laikam aiziet, tur ir vārtiņi, un otrā pusē tur iziet ārā. Tu vari tā kā apiet ūdenskritumam no otras puses apkārt, un kādreiz tur ir bijis taksi, bet viņus ciet. Bet riktīgi labi lietas. Te no augšas arī ūdenskritums ir tā ir tur, bet te jau arī tur līdz uz galvas jau viss, ne? Riktīgi derētu pončo tagad. Tagad, kad es esmu šeit, es zinu uz visiem 100%, ka šitā toča bija tā vieta, ko es noteikti gribēju apmeklēt, tad, kad es esmu Madeirā. Un to mēs arī esam izdarījuši. Un kopā ar jums. Nezinu, kas mums sanāk pa kino, bet gara stāvoklis ir ļoti pacelts. Lūk, un būsim izstaigājuši taku. Esam atpakaļ uz bāzi, negluži pie mašīnas, vēl tur ir jāiet vēl 1,8 km. Riktīgi pieklusums. Pasūtījām 2 kafijas, un, protams, daudz cilvēku, liels rindas. Kafiju pasūtīt, numuriņš stāv uz galda, jāpagaida. Rēķināties kādu pusstundu, ja jūs gribat kaut ko šeit nopirkt, piemēram, padzerties vai paēsties. Bet tur es iekšā tolietu vēl pašā sākumā es stāstīju par to, ka, tur tā maksas tolietu joprojām ir ārā. Bet iekšā kafēnīcā, tā kā jūs, ja es esat šeit, ja jūs nākat kafēnīcā ap stūri. Bet kas tev tur rokā bija? Kas tas par cilvēku? Kafija maksā 10, tad jāēd savus maizīt. Šeit mēs ejam apakaļ, esam praktiski jau atnākuši apakaļ līdz stāvvietai. Šī tāda mākoņa, tā kā gājām uz šeit, te varēja kaut ko redzēt, ka te ir grava, ka otrā pusē ir kalns liels. Un tagad neko nevar redzēt, bet baigi smuki. Tā ir, ne? Neko nevar redzēt, bet ir baigi smuki. Yes. Mēs to izdarījām. Jā. Kāda statistika? Mēs šeit bijām praktiski 6 stundas, bijām īstenībā. Staigāšana tīra sanāca varbūt kāda 4,5, varbūt 5 pat, bet, zin kā ir tiem blogeriem. Viss kaut kas jāfilmē, jāfočē. Nogurums pamatīgs. Nācām te augšā, tagad pēdējo šito ceļu. Lejā varēja skriet, vai ne? Augšā tas bija viss. Kā, ja tu šausmīgi baigi rūdīts, tad, var iziet. Var iziet, var. Kā, jo mēs te redzējām arī tā kā vecāki ar maziem bērniem arī gāju, un vispār tā kā mazi bērni tādi, 4-gadīgi, 5-gadīgi. Nogurums, protams, ir. Bet patīkam sajūta ļoti. Tikko uzspīdēja saulīt, es domāju, viss, vai ne? Mēs esam tā kā kalnā tagad 1300 metri, bet nē, nāk atpakaļ, kur. Nāk atpakaļ vēl. Viņi laikam jūt, kur mēs esam un tā. Jā. Tie mākoņi tik interesanti. Tik ātri iet. Tas mākoņs nāk tagad, viņš ir augsts, viņš tiešām ir augsts. Jā, tas gan. Bet tā kā izlien saulīt no mākoņiem, tad tu jūti, ka tu neesi ziemeļos kaut kur, ka šī ir tropiskā sala, vai arī mēs esam kalnos. Bet uzreiz ir riktīgi pār 20 grādi, tāds riktīgi silts tekrekā, kad jau pilnīgi karsts ir. Tā kā jā, interesanti īstenībā kāds laiks tagad ir piekrastē, uz kuriem mēs tagad arī dosimies pamazām. Riktīgi liela gandarījuma sajūta, kad tu esi to izdarījis. Tagad vienkārši liekas tik forši, ka tu vari, nezinu, dari ko gribi, arī ko mašīna tev ir. Brauc kaut kur, piestāj, smuks vietas skaties, brauc uz jūru, brauc vēl pa kalniem.
Var pastaigā kaut kur vēl bišķiņ čučuť, nu, tā, neko daudz, es tik daudz es nevarēšu noiet. Un, jā. Vai Dievs. Un pončo man bija līdzi, bet nenoderēja ne Aijai, ne man. Tā kā ne Aija izmantoja savu pončo, ne es savējo. Es savējo gan varēšu izmantot vakarā. Tas nenozīmē, ka vakarā ir gaidīts lietas. Bet vakarā gaidīts ir pončo atkārtotas degustēšanas vakars. Un vēlreiz nolēju informāciju, tātad šeit pietur busiņš, kas tev ved lejā uz to pirmo vietu, kur mēs, kurā iet desmais. Tad viņš maksā 5 eiro. Ja tu gribi uzbraukt tikai no turienes, pēc tu vari noskriet lejā, bet uzbraukt apakaļ ar busiņu 5 eiro, turpin apakaļ 8. Un šādos laikos viņš kurs. Un Ajuts jau ir pārģērbies, mazliet vasarīgāk. Jā. Tāds sajūt, ka, tu tā kā zini, ka varbūt būs arī saulēnāk šodien kaut kur. Un mazums. Dināt tēlīt? Tur saule iespīd. Nu jā, tieši tā. Un pārģērbies arī mēs, šortiņu, ko īstenībā mierīgi varēja darīt, mierīgi varēja iet. Kas to varēja zināt, šodien varēja labāk varbūt iet ar šortiem, un man ar tām biksēm bija liela problēma, tas, ka, tas ir ne šajā kanālā. Braucām un atbraucām un izrādās, ka ceļš ir ciet, jo tur priekšā baigi milzīgie akmeņi ir sakrituši. Jā, rīktīgs nogrūms tur. Jā. Bet zin kā, nogrūms te ir noticā šito šlagbaumu, viņi tā kā tagad tur, viņš tur jau bijis un viņi aizvēr, tagad tas tāda vieta, kur visu laiku grūst kaut kas. Jā, saprast. Vai vienkārši atver īstenībā. Vienkārši tā vieta izskatās tāda, kur te šlagbaumu šeit un tad varētu būt. Bet, nu jā, uz Svēto Vinčentu, kur parāda kartē, gribēju izbraukt pa šeieni te Karočārā uz São Vicente. Nesanāk, mums jābrauc būs apakaļ. Tad uz to vietu, no kurienes mēs sākam. Bet, nu jā, pa ceļam mēs redzējām rīktīgi smuks vietas. Un te ir, te tiešām ir baigais ugunsgrāks bijis. Te visi tur atpakaļ eiglītes, visas melnas, viss, un šitie arī visi krūmi, visi melni. Jā, visi tā nodedz, diezgan visi nodedz. Baisīgi izskatās. Lūk, šī ir tā vieta, kur viss ir bijis nodedz. Tev ļoti traki izskatās. Tas nav tā, ka tikai piemēram šajā vietā. Tur visi ir Madeira, visi Madeiras rietumi, praktiski no puses salas līdz pašam galam. Visur te ir izskatās, ka ir plosies ugunsgrēks. Spoku mežā Fanālā nekas nav mainījies. Par cik mums nesanāca izbraukt pa to otru ceļu, mums sanāk apakaļ braukt ar Fanālu atkal, un redz joku pēc vienkārši piestāv, lai pastāstīt, kas te notiekās Fanālā, 10 grādi, un migla pilnīgi tāda, ka biezākā no visām reizēm, ka mēs te esam braukuši tagad cauri. Un trešo reizi es neesmu vīlies stāstītajā par to, ka šeit šāds laiks ir praktiski vienmēr. Vienkārši fantastika. Fanāla ir rīktīgi mums apbūr. Uz Fanālu mēs neiesim, mēs tur esam bijuši jau, un ja kādam interesanti paskatīties, kas ir šis spokmešs, to var redzēt mūsu iepriekšējā sērijā. Mūsu iepriekšējais pārgājiens bija pa šīm interesantām vietām. Links aprakstā. Un, dāmas un kungi, bija tā. Mēs braucām uz savu salas galu, tā kā tur, kur mēs esam apmetušies. Un tur arī, zikā, nebija tās baigas saulains, un es domājām, ka, ok, braucam vienkārši uz salas pavisam otru galu, jo Madeira nav tik liela nemaz, kaut kā 40 minūtes, neesam pašā, bet praktiski otrā salas galā tagad atbraukuši. Te arī nav gluži saulains, bet īpaši arī lietains te nav. Esam atbraukuši uz Porto da Cruz, laikam. Un te uzreiz acī iekrīt, ka te ir ruma darītava, te ir viss kaut kas interesants. Visāds interesants lietas. Te ir kaut kāds pilsdrups klintī. Nu, tāda viena maza vietiņa. Te blakus, protams, ir populārā Santana, uz kuru mēs nebraucam, jo tad, kad mēs pārvāksimies uz šo salas daļu, jā, to mēs darīsim.
Un tad mēs arī apskatīsim vairāk Santānu, jo tā ir populāra vieta, uz kuriem cilvēki brauc. Santānu un kaut ko vēl citu. Un tad mēs atbraucam uz šādu vietu, kura varbūt nav tik populāra. Es domāju, paskatīsimies pie reizes, jo šodien brīvs laiks, kas notiek šeit. Šeit ir pludmala, kur ir pilna ar serveriem, pussalu, uz kuras pašā augšā ir pilns rūks. Nevar saprast, es smaržo pēc tā ruma vai nesmaržo. It kā kaut kas ir. Ejam, paskatīsimies. Nu, paskatīsimies gan. Es jau nekad neteikšu ne. Kāda interesanta iestāde. Šeit uz vietas, laikam, tik sapratu, varēja notikustēt kaut ko. Skaros, ka viņam ir kafija un rums, un teja un rums. Tas ir atsevišķi vai Madeirā roma mājas kopā ar siltiem dzērieniem. Ko mēs tik noskaidrosim? Mots ir 225 litri. Ui, kas pa mots? Cik tur 0,7, vai tad sanāk? Jāsāk skaitīt. Kas pa aparātiem? Un reka vecās pudeles ir. Laikam neesam atnākuši īstajā laikā, kafejnīca jau verās ciet. Jā. Aptudies. Un īstenībā atcerējos, ka man jau jābrauc pie stūris. Visādi citi aizbildinājumi. To, lai netiktu pie ruma. Viss, ruma māja ciet. Jā. Tur jau tā lieta. Šeit jau bija. Viss. Šis ciems priekš mums ir aizslēgts. Braucam tālāk, pabrauksim vēl kādu līkumiņu. Kaut gan jau nogurums jau sen jau ņēmis virsroku. Tu kā gribās kaut ko iest, jo mēs jau budīgi šodien neko īpaši neesam meduši. Vienīgās To desa zem galdu un viss? Viestmaiz ar spināčiem un desiņu. Nu jā. Un tāds ir. Nice, ne? Un nekur tālu mēs neaizgājām. Domājam braukt uz citu vietu kaut kur, bet sanāca, ka mēs iegājām šādā vietā. Smaržo visi iela, visi pilsētas smaržo pēc zivīm šādām un delikatesēm. Kāpēc ne? Un sāksim savu uzdzīvi ar šo klasiku, kuru arī esam jau pagaršojuši un, protams, tas ir numur 1, ko tu vari izdarīt Madeirā. Tieši šo garšu. Priekāpēc. Pasūtījām zivi zupu, sardīnes un grilētu kaut ko. Mums nav vairs meņos, neatceros, kas tas bija. Bet kaut kas savādāks. Arī portugāļu valodēs nesapratu, kas tas ir. Bet kaut kāds zivs. Super. Šeit tāda sajūta ir atmosfēra, tā kā, nezinu, tā kā bišķi tā kā Latvijā. Tāda koka vēl, tā kā lidiņš, tāds mucis visur apkārt ir. Jūties tā kā ciemā, tādā kaut kādā ciematā, svejnieku ciemā. Lielākā daļā, kas viņam meņo, ir visādi zivēģieni. Smaržo riktīgi pēc zivīm, pēc jūras veltēm, ļoti garšīgi. Tā kā super. Un kaķis zem galvas staigā. Thank you. Thank you. Pagašosim. Jā, tas ir. Ir ziltiņa, tur ir. Ir kaut kādi, jā? Oi, super, nevaru sagaidīt. Kad es varēšu pielikt. Pielikt ko? Ot, ko var pielikt? O, jā. Tu pat zivs ar kaut kāds tas ten. Tāds sanpeldas, ne, bet tā kā oktopus garšo. Vienīgais tik laikam ir zirņi. Super, vēl ir labāk. Un kur tik liels čīvs? Tas ir starteri. Es jau būšu paēdis un aizgājis no žēnas, kamēr man tās reņas atnesīs. Labi smaržo, tā kā mājas. Zini, ka mājās visam siltiem. Tad mums vēl būs kartolīši. Un rīsi arī, laikam. Un rīsi. Tā ir reņģi, vai ne, mīļie draugi? Man ir, es nepateikšu, kas tā pazīd, bet viņi ir panēta miltiņos. Nosaukums viņai bija, bet es nezinu. Neatceros. Bet īstenībā tā pa vienkāršo, jo vizuāli te šajā viesnīcā, nebec iestādījumā, kad cilvēki
cilvēkiem nes visāds ļoti sarežģīts ēdienas, bet mums ir vienkārši zilts. Man ziltiņa garšo tā mājās, kad mājas gaumē cepta ziltiņa. Ļoti garšīgi. Viņa tik ļoti mīksta. Un ar visu to panēju, viņš nav biesi, tas var kā miltu kādu. Tiešām, kā mājās gatavots. Nu, un man no reņģiem jau it kā varbūt ekskluzīvu garšu tu nesagaidīs. Reņģīte ir vienkārši garšīga. Un uz šīs nost mēs varam visiem pateikt labvakar. Varbūt. Varbūt ne. Gluži labvakar mēs vēl neteiksim, jo būsim pabāzuši degunu Madeiras austrumu daļā, uz kuru mēs pārvāksimies vēlāk ceļojuma turpinājumā, bet par cik uz pirmajām 2 naktīm bijām apmetušies pašā salas rietumu daļā un šis tas tur palika neizdarīts un neapskatīts, tad ar to mēs arī turpināsim šo video. Un sāksim, protams, ar slaveno Porto Moniz. Šo vietu ikdienā apmeklē daudz turisti, jo tā ir slavena ar saviem vulkāniskai lavā izveidotiem baseiniem, kuros tu vari peldēt vai arī vienkārši izbaudīt Atlantijas okeāna krastmalu, kura šajā vietā izskatās ļoti unikāli. Un es pat teikšu ļoti jaudīgi, jo tādus viļņus un skatus vēl vajag pameklēt. Bijām piebraukuši vakarā, kad peldbaseini jau bija ciet, un šeit ir savs darba laiks un ieejas maksa pa dienu, bet īstenībā nevar gluži teikt, ka šī vieta bija ciet, jo ienākt un apskatīt to mums sanāca bez maksas, lai gan negluži nopeldēties, kādēļ uz šeit parasti cilvēki atbrauc un pasauļoties Atlantijas okeāna krastā, ko mēs būtu darījuši, ja būtu saulaināks dienas un vairāk brīvā laika, bet apskatīties un secināt, ka šī vieta ir ļoti skaista, mums sanāca. Tas ir kaut kāds ārprāts. Šitā te jūru vai okeānu es mūžā neesmu redzējis. Galās jā, tie milzīgie, metrīgie viļņi, nezinu, 10 metri lieli viļņi. Un ūdens tādā krāsā bļās, ka viņi tiešām gribētos pudelē iesmelt un izdzert. Tāds dzīdrs, gaiši zils, tirkītis zils ūdens. Kas te vispār notiek? Mēs esam bijuši tagad pie jūras, tagad tur un tur, bet nu ne, šitādu jau neesam redzējuši nekur. Noteikti iesakām šo vietu arī citiem Madeiras apmeklētājiem, un zinu, ka, ja atlidosim uz Madeiru vēlreiz, noteikti atbrauksim šeit arī nopeldēties. Bet nu mums bija pienācis laiks pēdējiem vakarā mūsu pirmajā viesnīcā salas ziemeļrietumu daļā, un no rīta, vēlreiz apskatoties uz Porto Moniz no kalna skatpunkta, devāmies pārbraucienā no viena salas gala uz otru, un pa ceļam piestāsim vairākās skaistās un interesantās vietās, no kurām pirmā un tuvākā mūsu maršrutā Ribeira da Janela. Šī vieta ir tāda ļoti, nezinu, tāda ziemeļnieciska liekas, tā jūra tāda ļoti augsta. Gaiss arī nav pārāk silts šorīt. Un, nezinu, tās klintis, tur rūts kaut kādais, nezinu, tā kā hidroelektrostacija iekšā. Manējais tornītis tas ir lūk šāds. Un vēl viena skaista vieta. Nosaukums šāds te. Joprojām neesmu ticis skaidrību, kā viņi izrunā. Bet ļoti skaista populāra vieta. Viena no vietām šīs salas pašā augšējā rietumu stūrī. Kas tev kaiš? Ko tu pārņēmusies? Tāpēc, ka onkuls, es tik skaisti atradu rāmīti šito te, un onkuls man paņem visu izbojā bildi, viņš skatās cepuru uzlic uz acīm, bet vienalga šķielē visu laiku. Ot ir cilvēks.
Zin kā parasti ir tāds teiciens, ka zaktas puķis vislabāk aug. Ko tad taisni zakt? Tas naudas koks. Nāc paskatīt, kas par mega masīviem naudas koku. Man mājās viņš nīkuļo. Pasties, kas teica, ka tas ir čau. Un pasties tur un tur. Viņi vienkārši tik daudz, es nekad nevarēju iedomāties, ka var augt. Mēdēju, viņš tā kā vesels koks, paskat, te par stundu. Es varu paņemt vienu. Es esmu tā dzirdējusi, lasījusi internetā. Nu, nezinu, es vienkārši nevaru paiet viņiem garām. Tas, man liekas, nav normāli. Kā var šitāds mega koks? Es dzirdēju vēl tādus ticējumus, ja tu papužini viņiem lapiņus, tad nāks nauda. Nāk jau. Jāpapužini. Es jau jūtu, ka viņi nāk. Nāk, es arī jūtu. Nāk, Re, kur ir. Ir. Zaļa. Vajag labi sēd. Viņš priesien, bet viņš vecs ir. Tas nav tavējies. Un esam pie baznīcas. No tūma daudzas nevar parādīt, jo baznīca diezgan liela. No tālam vismukāk, pāredzami. No baznīcas laukuma toties var smuki skatīties uz pilsētu. Un visur ļoti daudz vīnogas. Nav vēl ienākušās, jo vēl jau pavasars, bet ļoti daudz. Vīnčiks te būs. Ļoti patīkama vieta, ļoti klusa un mierīga, skaisti. Te ir baznīca, te ir smuki skati uz klintīm, lai ir baseini. Šādi ir tā. Un pavisam piemirs. Staigājam te pa augšu par smuko Seišalu, bet aizmirst, Seišalā ir slavenā melnā pludmale, kas skaitās laikam vai nu smukākā, un citi saka, tur bezmazliet smukākā Eiropā. Ir tāda arī dzirdēt tekstu. Lieta tāda, ka es pat nezinu, kur viņi īsti ir, tāpēc, ka šeit ir klīnits apakšā visur. Varbūt īstenībā uz turien, mums jāaiziet līdz mašīnai, jāpaskatās navigācijā, varbūt jāpabrauc lejā. Un galu galā jāpaskatās melnā pludmale. Neticās savām acīm, ka tomēr godprātīgi esam nokļuvuši arī līdz melnajai pludmalei. Un šodien rādās būs ļoti, ļoti saulaina diena. Beidzot mums ir zilas debesis, beidzot sākusies vasara, jo iepriekšējās 2 dienās mēs gan dēļ tā, ka mēs īstenībā pavadījām visu laiku kalnos, gan dēļ tā, ka bija arī mākoņaināks laiks visā visumā, mēs baigi daudz saules neredzējām. Mums gandrīz vai samisējās un bijām jau gandrīz aizmirsuši, ka mums šajā vietā taču paskatīties slaveno melno pludmali. Un beidzot esam pie viņas nokļuvuši. Ļoti daudz surferi, cilvēki sauļojās, smilts ir melns. Par cik šeit tāds ierobežojums no jūras, tad tie lielie viļņi šeit netiek. Un tad, tāda īsta, forša pludmales atmosfēra. Tāds silts, un tur, man liekas, viņā iekšā vēl kāds gliemežs ir. Šī tāds zils gliemeža vaks. Ar visu gliemeži iekšā, ka vēl. Dāmas un kungi, vasara Madeirā ir sākusies, mums ir zila debesis, ir
pavisam savādāk sajūta. Un savu rietumu, Madeiras rietumu daļu mēs būsim plus-mínus izpētījuši. Otrā Madeiras pusē mēs filmēsim turpinājumu, saulaino turpinājumu mūsu Madeiras epizodēm. Mīļie draugi, tiekamies nākamajās saulainajās Madeiras sērijās. Can you take me higher? Higher, higher.